Nesamierināties, tu vari mērķiecīgi veicot darbības, lai to izmainītu. Nevis ar spieri sienā skriet. Normāls vīrietis, kas ir adekvāts, viņš mērķiecīgi veic soli pa solim darbības, lai to izmainītu. Tāpēc ir mērķiecība vajadzīga, tāpēc ir skaidrība vajadzīga un tonus, lai nepagurtu to darīt. Visi vienkārši nenotiek pasaulē izmaiņas šitā, hop, tagad visi ar kājām gaisā staigāsim. No šodienas sievietes ir sievišķīgas, vīrieši ir vīrišķīgi. Tā nenotiek. Tas ir solis pa solim, maziņš, pilieniņš, un tā tikai to ir uz priekšu. Cilvēki, priekš tam mums ir materiālā pasaule, fiziskais materiālais ķermenis, lai mēs to varētu izdarīt šeit matērijā. Mēs mācāmies strādāt ar matēriju, mainīt smago matēriju apkārtējā vidē. Tu nevari viņu izmainīt šitā, uzliku YouTube rullīt. Jā, būtu super, Rolands ielika 2 rullīšus YouTube, visi kļuva par vīriešiem un sievietēm momentā. Tā nenotiek nekad. Tāpēc, ka pirmkārt lielākā sabiedrības daļa ir pasīva, vīrieši ir pasīvi, vīriešiem nav tonusa, viņi nav spējīgi neko iesākt izmainīt. Un tāpēc viss lēni notiek, ja mēs visi būtu tur mega turbo spartieši, 300 spartieši, kas tur sakaut, nezinu, cik tur 50 000 karaspēku, pie termopīliem vai kur tur viņi tur sakāv, tad būtu pavisam cita štēle. Mēs esam tālu no spartiešiem šobrīd, mums vēl ir jāaug līdz tā. Un tad, kad mēs būsim, tad mēs varam iziet ārā tur 5 veči, un nolikt visus pie vietas. Rajonu turēt uz ausī 5. Tā ir, smējamies, jo mēs esam tālu no vīrišķības, mums nav tas spēka potenciāls uz izmaiņām, jo vīrietis, atceramies, ir tas, kas vieš izmaiņas šī pasaulē. Sieviete tā, kas vieš stabilitāti un saglabā visu. Tā skaitā arī ģimene. Vīrietis tas, kas visu laiku izraisa perturbācijas un izmaiņas. Un tāpēc es skatos sievietes, kas tur runā par sievišķību un moči un bliežu un maina visu un tā tālāk. Nav tur sievišķības, ir tikai tukša pļurkstēšana par sievišķību. Visi sieviešu kaut kāda retrīti un vēl nezinu kas tur. Tas viss, tas ir tāds pupu mizis, tur vienkārši pļāpā. Tāpat kā vīriešu apļi, kaut kāda vīru apļi, kas tur. Viņi tur pļurkst, dzied, danco un viss. Mēs arī pļurkstam, bet es ceru, ka mēs arī tā pļurkstēšana noved līdz kaut kādai sapratnē, ka mēs mainam kaut ko savā